Es nezinu, vai tiešraide vēl nav sākusies, bet es varu pateikt labrīt tāpatās. Ir sākusies tiešraide, nu brīnišķīgi. Labrīt visiem tiem, kuri skatās tiešraidē, labrīt no Lampas 10. jubilejas gada diskusiju festivāla un vienkārši fantastiskā rīta. Labi laikapstākļi, nekas netraucē klausīties un piedalīties un patiesībā man liels prieks redzēt tik daudz jūsu šeit, tie, kas arī ārā vēl ir, bet nāciet vēl iekšā, te ir dažas brīvas vietas. Mums būs šodien ļoti interesanta un diezgan gara diskusija, un tie, kuri nav pēc vakardienas ballītes saguruši, vai tie, kuri ir, jums šodien arī būs iespēja atbildēt uz jautājumiem, piedalīties, tā kā prieks visus redzēt. Prieks redzēt pazīstamas sejas, mazāk pazīstamas sejas, un jā, lai mums šodien forša diskusija. Šodien mums būs par ko parunāt, jo, manuprāt, mēs esam tādā ļoti interesantā laikā šobrīd, un šodienas tēma jūs jau vairākas reizes dzirdējāt par to, ka mēs runāsim par to, vai moderna darba vide nozīmē arī lojālu darbinieku. Diezgan daudz svešvārdu un diezgan daudz sarežģītu vārdu. Mēs šodien mazliet padiskutēsim par to, kas tad ir moderna darba vide, ko nozīmē lojalitāte, ko nozīmē labbūtība un kāpēc vispār cilvēki turpina nākt uz vienu darba vietu ilgāk par 1 gadu. Parunāsim par to, kas notiek tālāk. Un šodien panelī ir diezgan interesantas 3 personības, un es ļaušu jums pašiem iepazīstināt ar sevi, lai jūs varat iesildīt balssaites. Un jā, sākam, Edgar, pastāstīja, no kurienes tu esi un ko tu dari, un tā viens ar otru iepazīstinām. Jā, man tagad jāmācās ir pareizi mikrofons turēt pirmā kārtā. Labrīt visiem, esmu Edgars Pīlips, ikdienā darbojos uzņēmumā Luminor Bank grupā, strādāju ar atalgojumu un ar darbinieku pieredzes vadīšanu, tā kā ikdiena par to arī notiekās. Brīnišķīgi, paldies, Edgar. Pārsla? Nu, jāizkustās. Jā, es speciāli gaidīju to brīdi, lai varētu paliekties priekš. Man bija jānodod sveiciens Plieņciemam, to es arī izdaru pirmām kārtām, un par sevi Pārsla Baško, šobrīd globālā personāla direktore uzņēmumā Printful grupa. Paldies, Pārsla. Printful, Luminor, Mārtiņ. Labrīt visiem. Jā, mans vārds ir Mārtiņš Panke. Es strādāju, mana ikdiena, kā Edgars saka, mana ikdiena paiet uzņēmumā SEB Global Services, jeb SEB Global Services. Tātad, jā, nu tā varētu teikt, ka SEB organizācijas, ja mēs SEB organizāciju lielo salīdzinām ar tādu aizbergu, tā varbūt ir tā neredzamā daļa Latvijā, jo visi, protams, zina to banku, kas apkalpo daudz klientus un uzņēmumus šeit Latvijā, bet īstenībā SEB klātbūtne Latvijā ir krietni lielāka. Šeit ir arī biznesa pakalpojumu centrs. Mēs esam vairāk nekā 1200 cilvēki, kas no šeit no Rīgas nodrošina dažāda veida biznesa pakalpojumus visai lielajai SEB grupai, 20 dažādās pasaules valstīs. Un šajā uzņēmumā es atbildu par visām ar komunikāciju saistītajām lietām. Vismaz ne tikai šeit Rīgā, bet tur Rīgā. Šeit no Cēsīm jāsaka šeit Cēsīs un tur Rīgā. Bet arī mums ir vēl lielāks, pat nedaudz šāda veida biznesa pakalpojumu centrs Viļņā, un tas arī ir manā pārziņā. Brīnišķīgi. Tad mums ir 3 lieli uzņēmumi un 3 dažādas pieredzes, personāla vadība, darbinieku pieredze un komunikācija. Un es domāju, ka šīs arī ir tādi 3 smagsvari, domājot par to, kā tad vispār veicināt darbinieku labbūtību un lojalitāti un sazināšanos ar darbiniekiem. Un, jā, mani sauc Ilza Mēdnes, esmu HR podkāsta vadītāja, integrālais coach, un šodien arī šī saruna būs ierakstīta kā podkāsta saruna, tāpēc arī to pēc šīs diskusijas varēsiet noklausīties HR podkāsta mājaslapā www.hrpodcast.lv, un arī diskusijas tiešraide būs redzama festivāla Lampas mājaslapā un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Tā kā jūs droši Facebookā varat sekot līdzi un arī to skatīties. Jā, un arī lai diskusija veidotos interesantāka, dinamiskāka, arī jūs esat laipni aicināti piedalīties diskusijā. Un varbūt, kamēr mēs sākam, mēs varam uzlikt pirmo jautājumu slaido. Jums vajadzēs izmantot savu telefonu. Šitas jau ir pierasts, jau jebkurā konferencē vai sarunā ir jāņem ārā telefons un
un jāatbild uz jautājumiem. Un kamēr mēs sāksim sarunu, tad pirmais jautājums jums, mīļie klausītāji, skatītāji, kā moderna darba vide ietekmē jūsu lojalitāti uzņēmumam, vai tā ir būtiski jūsu apmierinātībai un iesaistē darbā? Tā kā jūs atbildat, kamēr mēs runājam. Un mazliet ievadam par to, mēs darbā pavadām 81 396 stundas, aptuveni 1/3 no savas dzīves. Tas nozīmē, ka mēs pavadām diezgan daudz darbā sava laika. Un mēs taču nevaram neņemt vērā to, vai mēs labi jūtamies šajā vietā, vai mēs daram jēgpilnu darbu, vai mēs gribam doties uz šo te darba vietu, un vai mums tur ir labas attiecības. Un tas savukārt veido arī to, vai mēs esam vai neesam lojāli darbinieki. Un man gribētos sākt ar pirmo jautājumu jums visiem tādā brīvā lidojumā. Kā jūs domājat, kas ir šie būtiskākie faktori laimīgam darbiniekam organizācijā, un kāpēc nepietiek reizēm vien tikai ar modernu darba vidi, ar tenisa galdiem, ar šļūcamu kalniņu, ar augļiem un ūdeni? Kāpēc nepietiek tikai ar šīm lietām? Un varbūt jūs varat mazliet nedaudz paskaidrot, ko jūs izprotat ar vārdu moderna darba vide, un kas ir tie principi, kas ir jāņem vērā arī mums visiem, lai mēs esam uz vienas lapas, kas tad ir šī modernā darba vide. Es tiešajā šāvienā skatos uz Edgaru. Lūdzu, Edgar, mēs esam tikai 4 šeit. Labi, aizpildīsim visu. Viens no faktoriem, kas man liekas modernā darba vide, tas nav vienfaktorāls elements, bet tu tā tik plaši paņēmi uzreiz, ka man nedaudz apmulsums. Jā, paldies. Bet galvenā lieta, kas ir, kad viņa aug līdzi tai sabiedrībai kā tādai. Tu minēji tur augļi, tādas lietas, kas varbūt pat lielām kompānijām pašsaprotam, bet mums jāatcerās, ka ir ļoti daudz kompānijas, kas labākajā gadījumā vispār piedāvā ūdeni uzņēmumā. Ja? Tā kā tā modernā darba vide ir kaut kāda tas elements, kas vēl joprojām spēj piesaistīt tos darbiniekus, kas viņiem ir nepieciešami. Bet galvenokārt, kas man vismaz ir tā galvenā tēze, tās ir attiecības. Tu nāc uz to darbu kā daļu no attiecībām, ko tu veido ar to kolektīvu, kurā tu gribi piederēt, ar kuru kopā tu gribi sasniegt dažādas foršas lietas, vai praktiskas, vai, tur filozofiskas. Un jūs kopā veidojat to darba vidi, tas ir primārais. Un visi pārējie elementi, īpaši fiziskie elementi, tas, manuprāt, vismaz ir sekundāri. Tad pēc šī brīža cilvēka attīstības un apstākļiem, kas mums ir šobrīd pieejami, pēc būtības darba vide ir kļuvusi par tādu socializēšanās vietu, un, kur tu vari labi justies. Es zinu, ka mēs noteikti runāsim par attālināto darbu, kā šīs sarunas ietvaros, bet tas ir viens no tiem jautājumiem, kas ir tagad, kurām nav pareizās atbildes, kā to visu vadīt un kas ir patiešām pareizi. Bet noteikti, ka tas ir viens no jauniem riskiem šīs socializācijas un šīs darba vides kontekstā. Paldies, Edgar. Pārsla, tavs brīvais lidojums. Es laikam sākšu no otra gala. Tu prasīji, kas ir laimīgs darbinieks. Un es arī nākot uz šejienu, es domāju, vai vispār darbinieks ir, vai darbā var teikt, ka es esmu laimīgs. Un man likās, ka tuvākais, ko visdrīzāk var panākt, tādai laimības sajūtai ir darīt to darbu, ko tu mīli, vai darīt to, kas tev ļoti patīk, un atrasties starp tādiem cilvēkiem, caur kuriem tu vari izaugt un kļūt bagātāks un gudrāks. Un domājot par tādu modernu darba vietu, visdrīzāk vai vidi, katram tas būs kaut kas cits. Kādam tas būs iespēja nenākt un nevienu nesatikt, un kādam atkal būt vienam pašam mājās būs lielākais sots, ko vispār kādam var izdarīt. Līdz ar to es piekritīšu Edgaram, ka tie apstākļi noteikti ir ļoti plaši, kas nosaka modernumu, bet laimīgumam, manuprāt, svarīgi ir tieši darīt to, ko vislabāk cilvēks jūt kā savu, un redzēt ļoti skaidru mērķi. Tad tas jēgpilnums un izpratni, kādēļ tu vispār dodies uz šo. Absolūti. Tad tā būtu tāda moderna darba vide, ja mēs domājam, ka uz tādu darba vietu nāk cilvēki ar
prieku, ar jēgpilnumu un nav tāda rutināta katru dienu darbība, ka tu neizproti īsti savu lomu skrūvītas Tūlīt mēs iebrauksim Auzās, tāpēc, ka man liekas par laimi runāt ir īstenībā tāds filozofijas uzdevums. Es gribu iebraukt Auzās šodien. Nu labi, tu varam mēģināt braukt. Man liekas, ka laime katram nozīmē kaut ko savu, un laimīgs cilvēks ir tad, kad viņš jūtas piepildīts. Vai to var izdarīt tikai darbā? Noteikti nē. Šim te piepildījumam ir jānāk no dažādām dzīves sfērām, un darbs tur ir būtisks elements, tu pati teici, tā ir 1/3 daļa, bet tikai caur darbu kļūt par laimīgu cilvēku noteikti nevar. Nu jā, kāpēc es gribēju iebraukt Auzās, tāpēc, ka viens no arī citātiem, ko es esmu dzirdējusi par to, ka patiesībā mēs esam interesantā laikā, kad cilvēki uz darbu nāk arī, lai piepildītu savu hobiju sajūtu, savu attiecību sajūtu un kaut kādas nepiepildītās lietas savā personīgajā dzīvē, tad arī kaut kādu vērtību apzināšanās un pielīdzināšanās organizācijai vai līderim, kur viņš jūtas vislabāk. Ja? Es runāju par modernu darba vidi, kur ietver ilgtspējas principus, tehnoloģiju attīstību, zaļā ekonomika, sociālā iekļaušana. Šie visi aspekti parādās arī cilvēku izvēlē, kādēļ viņi vēlas vai nevēlas būt kādā organizācijā. Tā kā tur kaut kur mēs droši vien arī kopā visi iebrauksim Auzās. Es pieņemu. Paldies, Pārsla. Mārtiņ, kā tu domā? Jā, man noteikti jāpiekrīt tam, ko Edgars un Pārsla sacīja. Tas ir ļoti lielā mērā stāsts par attiecībām, par vērtībām, par kultūru uzņēmumā. Un man arī liekas, ka moderna darba vide tas jau nav kaut kāds tāds konstants jēdziens, jeb tāda konstanta, ja, kas ir nemainīga. Jo man liekas, ka tā modernā darba vide, kā mēs to varbūt izprotam šodien, bija kaut kas atšķirīgs, ir kaut kas atšķirīgs nekā moderna darba vide varbūt pirms 5 gadiem. Un viens ļoti būtisks faktors, kas to pēdējo gadu laikā ir mainījusi, ir pandēmija. Un tagad mūsdienās šobrīd cilvēki daudz savādāk raugās uz to, kas ir birojs, kāpēc es uz turieni gribu doties, nevis strādāt no mājām, tiem, kuriem ir šī izvēle. Un līdz ar to arī šai darba videi birojā ir tad jāspēj sniegt tās lietas, ko cilvēks šodien sagaida no tā, lai viņam būtu tā motivācija doties uz biroju. Jā, es piekrītu šim. Pārsla gribēju piekomentēt. Nē, es vienkārši klausoties arī tevī, es sapratu, kad man laikam piedzima, par cik mēs braucām purvā, tad es laikam esmu atjāgusies. Man liekas, ka tas būtiskākais, kas mūsdienā ļauj cilvēkam justies piepildītam darbā un ko mēs varētu saukt par modernu darba vidi, ir izvēles iespējas. Izvēle nākt vai nenākt, izvēle pildīt dažādus uzdevumus, izvēle būt bēdīgam vai priecīgam, kad nav vairs tāds armijas režīms, kur tev ir jāuzliek savu korporatīvā mirdzuma maska un jāiet un jābliež no 9 līdz 6. Jā, es tieši to gribēju teikt, jā, ka tā ir elastība. Viņai jābūt noteikti ir tai darba videi tādai elastīgai, ka cilvēks pats var, viņam ir tā autonomija pieņemt lēmumus strādāt tā, kā viņam tas ir visērtāk. Jā. Ja vien tāda iespēja ir, protams. Es vilkšu atpakaļ purvā. Par to mēs tūlīt arī parunāsim, vai tāda iespēja ir un kādēļ vēl joprojām tāda iespēja nav un kā mēs varam pietuvoties šādai darba videi. Skatoties to, ko jūs esat atbildējuši, tagad jāmēģina iztulkot šitais. Cik ļoti mūsdienīgi darba vidi ietekmē jūsu lojalitāti uzņēmumam. Es teiktu, tas 4 laikam nozīmē, ka diezgan, vai ne? Jūs varat pamāt ar galvu, ja? Tad diezgan, jo mēs neesam tā skaidri nodefinējuši, ko tieši tas 4 nozīmē, bet es teiktu, ja mēs spēram no 1 līdz 5, tad diezgan liela ietekme. Un arī dzirdot to, cik atšķirīgas ir jūsu tās domas, es domāju, ka arī katram mums pašam individuāli ir šis mūsu viedoklis vai doma, ko tad nozīmē šī darba vide mums, jo un tas arī parāda to, kādēļ mēs izvēlamies kādu vai neizvēlamies kādu. Un turpinot domu par to, ka mēs esam kaut kādā purvā un ir kaut kādas vajadzības, ko sagaida darbinieks no darba ņēmēja, darba devēja un darba devējs no darba ņēmēja, tad šobrīd mēs atkal redzam, ka ir notiek kaut kādas kustības tajā, ka piemēram, ir nepieciešamība izvēlēties, vai es gribu nākt uz darbu, vai es negribu nākt uz darbu. Šorīt tieši lasīju vienu rakstu. Bija tāds interesants termins, jūs arī droši vien pirmo reizi dzirdēsiet. Klusā atvaļinājumā iešana, quiet vacationing.
Un ko tas nozīmē? Tas ir tāds turpinājums tam, ka mēs turpinam strādāt attālināti, un mēs paklusojam atvaļinājumā strādājot citā valstī, un esam attālināti, bet mēs to nesakām. Tā tad ir kaut kāda iemesla, kādēļ cilvēki nesaka to. Un, tas turpinājums klusai aiziešanai, klusai atlaišanai un tā tālāk, visi šie termini, kas ir. Un man ir jautājums Pārsla tev. Domājot par to, ka mēs it kā esam sapratuši, ka cilvēki nāk uz darbu, lai piepildītu jēgu un, protams, arī saņemtu algu, lai socializētos, bet joprojām ir sajūta, ka tieši vadītāju līmenī ir tāda pārliecība, ka mums jāatgriež pie prāta tie darbinieki, kuri grib strādāt attālināti vai vispār nevēlas ierasties birojā. Kā tev šķiet par spīti visām šīm zināšanām, visiem pētījumiem, kas tad ir tie būtiskākie šķēršļi šai domāšanas maiņai, lai mēs tomēr vadītāju līmenī panāktu to, ka šīs pārmaiņu vadība neizgāžas, vai vispār šī pārmaiņu vadība notiek organizācijā? Man liekas, tu minēji vienā brīdī vārdu elastīgums, un jūs arī minējāt vārdu elastīgums, un tā ir tādā manā uzturē arī tā galvenā atslēga. Šonedēļ satikos ar vienu kandidātu uz vienu darbu, un šis te kandidāts, mēs tieši runājam arī klātienē, attālināt, printful politika ir, no kurienes grib no turienes strādāt, tur ir kaut kādi ar likumu saistīti ierobežojumi, cik tu vari strādāt ārpus Latvijas, ja tu esi pieņemts darbā Latvijā. Bet tas, ko mēs runājām, šī persona teica, es mājās sajuktu prātā. Ja, un mēs varētu izdot likumu šim cilvēkam strādāt attālināt, bet viņš to vienkārši fiziski nevarētu izdarīt. No otras puses ir rinda ar cilvēkiem, kas īpaši pandēmijas kontekstā ir sapratuši, ka ikdienā darba pienākums diezgan labi var apvienot ar dažādiem mājas darbiem. Kaut kur jāaizved kādam bērni, kāds ir sapratis, ka pa dienu var aiziet pavingrot, un tā ir atkal šī elastība, kas ir jāpieņem, bet par ko ir arī pašiem cilvēkiem īstenībā jāuzņemās daudz lielāka atbildība. Un, manuprāt, tas lielākais punkts šajās attiecībās vai pretestībā ir tas, ka darba devējam ir sajūta, ka darbinieks šo te laiku izmanto savām personīgām vajadzībām, nevis pilda darba uzdevumus, un darbiniekam atkal ir sajūta, ka tikko kā viņu ieliks kaut kādā ierobežojumā, tā viņam pazudīs šī iespēja izvēlēties. Interesi pēc mēs paskatījāmies printful datos, mums visa iekļūšana, izkļūšana no biroja ir elektroniski, cik vidēji cilvēki nāk uz darbu, bez nekādiem ierobežojumiem. Šobrīd tā statistika ir pa visu uzņēmumu kopā nepilnas 2,5 dienas vidē uz vienu cilvēku nedēļā, kas nozīmē, ka tur tas zelta līdzsvars, par ko visi runā, 3 dienas klātienē, 2 attālināt, viņš dabiski ir izveidojies. Un tas, ko mēs arī vadības komandā īstenībā diskutējām, vai ir nepieciešami papildus noteikumi, ja tā uzvedība jau ir sasniegusi tos nosacītos mērķus, ja, ko mēs esam varbūt sev kaut kur galvā uzlikuši. Un tā mūsu atbilde bija, kad mēs mēģināsim turpināt dzīvot bez noteikumiem un ļausim cilvēkiem mācīties, uzņemties atbildību par savu rīcību. Tā kā es domāju, ka mēs droši vien par to vēl arī šeit varēsim padiskutēt, bet tā būtu droši vien tā mana atbilde. Un tas nav par uzticēšanos, bet tas ir par to, ka no abām pusēm bišķi jāpalaiž vaļā. Es nekad vairs tā, vai es nekad vairs šitā, nē. Meklējam to zelta vidusceļu. Es domāju, jā, ka ir vajadzīgs kaut kāds pārējas laiks, kad mēs varam novērot, kā tad īsti, bet kopumā, protams, parunāt ar cilvēkiem uz ielas, ir lielā mērā tāda neapmierinātība, kādēļ mani turpina kontrolēt, ja es tiešām izdaru savu darbu un viss, kas ir vajadzīgs, ir rezultāts. Es tev pateikšu atbildi. Mēs par to esam abas ar tevīm runājuši. Atbildi ir tajā, ka darba devēji joprojām darbiniekiem maksā algu par laiku, nevis par izdarīto darbu. Un darbinieki tā ir pieraduši, ka viņiem maksā par laiku, nevis par izdarīto darbu. Tas nozīmē, tas būtu vairāk tās prasmēs balstīts koncepts, kas būtu jāievieš? Vai? Iespējams. Es domāju, ka tā ir nākotne, ka tā galvenā valūta kļūs nevis laiks, ko es iegūtu kādā konkrētā uzņēmumā, bet tas, ko es varu šī uzņēmuma labā izdarīt. Varbūt jums, Mārtiņa, Edgar, ir kāda doma piebilstam? Es varbūt gribēju paspilgtināt nedaudz, ko Pārsla pat padalījās par darbinieku, ar kuru tu runāji šonedēļ. Jo tas, kas jāpatur prātā, ka mēs kā cilvēki esam ļoti dažādi. Un varbūt tāds viens piemērs no mūsu pieredzes atkal par to pandēmijas laiku.
kad bija tas brīdis, kad cik bija iespējams visiem vajadzēja strādāt no mājām. Un tas bija tas brīdis, kad mēs vienlaikus runājām ar darbiniekiem, kuri, jo mūsu tā specifika ir tāda, ka ne visi darbinieki var darīt savu darbu no mājām. Iziet no tā, ka dažādas sistēmas, dažādas cilvēkiem ir funkcijas, kur gan mūsu iekšējie procesi, gan arī mūsu regulātoru prasības sagaida, ka darbs tiks veikts kontrolētā, drošā vidē, un tas ir galvenokārt izejot no darbinieku drošības. Tas ir dažādu liela mēroga, liela apmēra maksājuma apstrāde un tam līdzīgi. Taču, jā, tātad mums ir darbinieki, kas var strādāt no mājām, var izvēlēties, bet ir viena daļa darbiniekiem, kuriem ir jāstrādā no biroja. Un tā tas bija visas pandēmijas laikā. Un tas rezultāts bija tas, ka mēs vienlaikus mēs runājām ar cilvēkiem, kas pie mums nāca un sacīja, un jutās varbūt tādi apbižoti vai aizvainoti, ka viņiem ir jāstrādā no biroja, viņi šeit tiek pakļauti infekciju riskiem, un kāpēc viņiem neļauj iet strādāt no mājām, kur viņi jutīsies drošāk un varēs to visu rezultātu tāpat sasniegt. Un vienlaikus no otras puses bija cilvēki, kas pie mums nāca un teica, kāpēc jūs liekat man strādāt no mājām, es tur jūtos vientuļš, man rodās problēmas ar mentālo veselību, lūdzu ļaujiet man nākt strādāt atpakaļ birojā. Tā kā bija tādas divas ļoti konfliktējošas puses. Un, protams, tas bija saliedzinoši nelielas darbinieku grupas, un lielākā daļa, kā Pārslas saka, ir kaut kur pa vidu, un tur veidojas tas dabiskais līdzsvars, bet tas droši vien, ka tas galvenais ir jāatcerās, ka cilvēki ir ļoti dažādi, un tāpēc ir jābūt jebkurai tai darba vidē, viņai ir jābūt ar zināmu tādu elastību, lai katrs viņā var atrast to savu komforta punktu. Nekad mēs nepanāksim to, ka pilnīgi visi cilvēki ir organizācijā laimīgi un ka viņi ir apmierināti ar to, ko es jau to esmu daudz reizes teikusi arī savos podkastos, bet es domāju, ka kaut kādā ziņā es nepiekrītu tam, ko tu saki par noteikumiem, jo man tomēr gribētos ticēt un domāt, ka no organizācija tā vieta, kur ir izveidots kaut kāds rāmis, ietvers, kurā mēs funkcionējam. Un tad ir noteikumi, pēc kuriem mēs vadāmies, jo mazāk noteikumi, jo lielāka iespēja hausam un dažādām interpretācijām. Bet, protams, pieaugšanas vajadzības gadījumā, ko mēs gribam, lai cilvēki tomēr vairāk autonomi un uzņemās atbildību, tad šie noteikumi var patraucēt. Edgar, gribēju pēc tam pārslējām. Nē, man liekas, es gribēju tikai pieminēt klāt, ka mēs esam pārejas posmā. 2 gadi, tas vēl joprojām ir ļoti īs laiks. Ļoti līdzīgi, kā minēju, arī Luminorā darbinieki nāk aptuveni 1-2 nedēļā. Brīva izvēle, bet man bija interesanti skatīties, ka Igaunijā mums darbinieki vairāk nāk uz ofisu, un mēs bijām pārsteigti, kāpēc Igaunijā apmēram 40-50% darbinieki pavada laiku ofisā, turpretī Latvijā un Lietuvā tas ir aptuveni 20-25% robežās. Un kur tas sāls? Vienkārši ofisa novietojums. Viņš bija centrā, blakām veikals, un visādas tādas tīri praktiskas lietas, kas ikdienā tev dara ērtumu. Un tas man arī atsauc atmiņā uz to pirmo jautājumu, ja, tā kā tās fiziskās lietas it kā ir mazsvarīgas, bet tajā pašā laikā viņas var noteikt kaut kādu to toni. Es atceros, kad birojos sāk ieviest, piemēram, ka var nodot apģērbu mazgāties, ja. Kaut kāds, man likās no sākuma, kas tas pa domu, bet pēc tam es novēroju, ka daļa darbinieku to izmanto, tev vienkārši iekonomējās laiks, tā kā. Un to es redzu arī mūsu uzņēmumā, ka kaut kādas tādas fiziskas, vienkārši lokācija, uzņēmuma lokācija ļoti nosaka to, vai darbinieki gribēs braukt vai nē. Un te man radās jautājums par lojalitāti vispār kā tādu. Kas vispār veido lojalitāti? Arī jums katram padomāt, ko jums nozīmē lojalitāti. Varbūt jūs varat padalīties, ko nozīmē vispār lojalitāte un kas to veido, ja jūs skatāties arī uz savu organizāciju, kas tad varbūt ir tie principi, kas ļauj cilvēkam ilgstoši būt jūsu organizācijām? Es vēl piebildīšu pie tā iepriekšējā jautājuma, Jā, kuras nenormāli rāvos pie mikrofona, un tu man pagāja garām.
Man liekas, ka atbild uz šo te līdzsvaru meklēšanu ir tāds jēdziens kā iekļautība. Jo tajā brīdī, kad mēs apzināmies, ka dažādiem cilvēkiem ir dažādas vajadzības, dažādas intereses, dažādi dzīves stili, un tad, ja mēs to spējam integrēt savā izpratnē par to, kas ir darba vide, tad, manuprāt, iekļautība lielā mērā var palīdzēt atbildēt uz jautājumu, kā padarīt darbinieku laimīgu. Bet domājot par lojalitāti, tie cilvēki, kas mani pazīst, zina, ka manā galvā lojalitāte nav vienādības zīme nostrādātajiem gadiem. Lojalitāte ir cilvēka spēja dzīvot līdzi tam, kā aug vai tieši otrādi neaug uzņēmums, spēja atbalstīt uzņēmumu vērtības vai īstenībā lai šīs vērtības būtu saskaņā, jo tad, kad saskan vērtības tādā pat zemapziņas līmenī, tad vienmēr darbinieks pieņem gan sev, gan arī uzņēmumam pareizākos lēmumus. Un tā ir tā patiesā lojalitāte, spēt pieņemt lēmumu vai spēt rīkoties tā, lai gan pašam būtu labāk, bet lai arī no tā iegūtu uzņēmums. Man, protams, tā ir viena filozofas piebilde, bet es ļaušu jums izteikties vēl. Es pilnīgi piekrītu, ka lojalitāte nav jautājums par stāžu, bet tas ir jautājums par tā kā savu vēlmi ieguldīt savu laiku un enerģiju šī te praktiski progresa veicināšanai. Vienalga, kāds tev ir uzdevums vienkāršāks vai grūtāks, bet tev ir vēlme, tāda tīri īsta vēlme to darīt. Protams, novadot lietas līdz galam, ja, tā kā stāžam ir kaut kāds tur aspekts, ja, tu nenolec tur pusceļā, bet tajā pašā laikā tev ir vēlme, tu esi uzņēmies, tu esi izdarījis, un otram kārtām es lojalitāti tomēr skatos no tā cilvēku attiecību viedokļa, ka tā ir lojalitāte pret to cilvēku, kas tev strāv blakām, un tu neesi ne tikai ieinteresēts par savu izdarīto, bet tu esi ieinteresēts par savu kolēģi izdarīto, un tu esi ieinteresēts arī tam kopīgajam komandai sasniegt savus mērķus. Jā, tāda mēs domāšana vairāk, nevis tikai tas, ko es sasniedzu. Jā, Mārtiņ. Jā, man arī liekas, ka tas ir stāsts, jā, ka cilvēks ar sevi redz tajā uzņēmumā, nevis kā tādu jā, varbūt izolētu tādu kaut kādas funkcijas veicēju, bet daļu no kaut kādas drusciņi plašākas, kopienas vai sabiedrības. Jā, un tas ir stāsts par saskaņu ar tām vērtībām, spēju pieņemt tās uzņēmuma vērtības arī kā savējās un jā, skatīties varbūt tādā plašākā kontekstā. Tā filozofiskā piebilde, ko es dzirdu, un arī es par to daudz domāju, arī strādājot individuāli ar cilvēkiem, jautājums par vērtībām. Cik viegli vai grūti mums katram ir nosaukt šīs savas vērtības un vajadzības, kādēļ mēs vispār dodamies uz darbu vai kādēļ mēs darām to, ko mēs darām un ar ko tad mēs gribam asociēties un justies labi. Un es domāju, tā varētu būt arī viens no šķēršļiem, kas tomēr attur cilvēkiem kā izvēlēties pareizās darba vietas un arī darīt, būt tur, lai dotu lielāku pienesumu organizācijai, jau citā līmenī, nevis tikai es atnāku uz darbu, nostrādāju un saņemu algu par to. Pārsla. Jā, piekrītu. Jā, tu tikko pacēli mikrofonu, es domāju, ka tu gribi kaut ko teikt. Bet domājot par šo individuālo pieeju, un diezgan daudz ir runāts par individualizāciju un par to piedāvājumu, ko mēs piedāvājam cilvēkiem, lai viņi labāk sajustu to, ka tas ir tieši viņu vajadzībām. Tie paši labumi, ja, mēs, Edgars, pie tevis vēršos, un daudz gadu gaitā mēs esam runājuši par to, ka mums vajadzētu kā uzlabot šo individuālo piedāvājumu, ka mums labāk vajadzētu saprast, kaut vai, piemēram, šo pašu hibrīda modeli, kuram ir šī dzīve šobrīd un dzīves ceļš un vajadzības, kā viņš gribētu justies organizācijā, vai viņam, piemēram, viņš ir jaunais vecāks, vai viņš gribētu strādāt 3 dienas no birojā un 2 mājās, vai viņam vajadzīga apdrošināšana, vai tur ir punktu krāšana vai tērēšana, ir daudz un dažādi piedāvājumi. Varbūt tu vari padalīties ar savu pieredzi, kas tad ir tie individuālie piedāvājumi, kas labi strādā, lai cilvēki tomēr justos lojālāki vai, teiksim, vairāk saslēgtu sevi ar organizāciju, kurā viņi ir. Atrodas tas mečs. Kas varbūt no tavas pieredzes, ko tu redzi, kas strādā?
ja mēs gribam rezultātu, mums vajag kompetenci, mums vajag dažādu kompetenci, nevis viena veida, mums vajag dažādus cilvēkus, lai to paveiktu, un līdz ar to mums vajag arī tie dažādā kompetenci, dažādie cilvēki grib kaut ko savu. Tā nav tikai apdrošināšana. Man atbilde, apdrošināšana vispār ir higiēna. Tas, ja kādam uzņēmumā vēl nav apdrošināšana, tad man ir jautājums, kas tad? Cik daudziem ir apdrošināšana darbā? Nu, lūk, tad gandrīz visiem ir. Jā. Bet mans princips vienmēr ir pretējs, ir tas izteiciens less is more, bet šo te labumu ziņā... Mazāk ir vairāk. Mazāk, paldies. Es ikdienā angļu valodā runāju, tā kā es atvainojos. Princips vairāk ir vairāk. Mums vajag radīt iespēju dažādai šai te piedāvājumu, dažādām piedāvājumiem. Protams, ir kaut kādas pamatlietas, kas ir nepieciešamas, ja? Bet kā piemēram darba drošības jautājumi, risināšu veselības apdrošināšanas, dažādi veidi cita apdrošināšanas, bet radīt vidi, kurā paši darbinieki var veidot savas komūnas un praktiski ar tām komūnām radīt to savu pievienoto vērtību. Citiem tās ir tur spēļu vakari, mums tur ir skrējēji, mums tur ir dažādi cita veidi interešu grupiņas un uzņēmums vai nu atbalsta finansiāli, vai nu atbalsta telpām, vai nu atbalsta tīri radoši vai tam līdzīgi. Bet tas ir veids, kurā sakal viņi nodibina tās attiecības. Man ir interesanti šeit nākt un tikai es daru savu darbu, bet man veidojas cita veida piesaistas elementi. Protams, ka mēs varam atnākt, mums jāatcerās, ir darbinieki, kuri atnāk, nostrādā, aiziet. Un arī tādi ir vajadzīgi. Tā ir. Jā. Un visdrīzāk tur būs kaut kāda standartizēta pieeja, bet vairums un tā kreativitāte rodās dažādībā, kā mēs zinām. Un, lai dažādība, tad dažāda pieeja. Tātad tu nosaucīji spēļu vakarī, kaut kādas individuālas pieejas, dažādas piedāvājumus, un te jau ieskanās šī te labbūtības tēma. Un, lai gan jūs neviens nenosaucāt pie modernas darba vides, ka labbūtība ir viens no veidiem, kā tomēr mēs varam veidot šo te vidi, kurā cilvēki labāk jūtas, piekritīsiet taču, ka šobrīd ļoti populārs ir šis labbūtības termins, un mēs par to tagad vairāk parunāsim. Man liekas, ka visu, ko mēs runājam, ir par labbūtību. Gan Pārsla sākumā minēja par justies laimīgi, justies piepildītam, tā ir tā labbūtības jautājums. Tas nav kaut kas papildus, ko mēs tagad liekam. Jā. Man patika viens tāds zīmējums, ka ar tādu vīrieti, kas stāv tādā rozā vidē un saka, man nevajag kārtējo jogas istabu. Ja, tas nav radīt vietu, kur mēs atkal taicam fiziskas vingrošanu. Tas ir jautājums par to visu, kādas ir attiecības ar vadītājiem un tā tālāk. Tā kā... Jā, bet parunāsim atsevišķi par labbūtību, kā par konceptu un par to domāšanu un arī vairāk par šo te komunikāciju. Mums ir diezgan daudz laika, lai mēs varētu par to vairāk padiskutēt. Tad labbūtībai ir šīs 4 komponentes – fiziskā, emocionālā, finansiālā un sociālā. Bet kāpēc es vēlos arī par šo vairāk runāt? Tomēr gan Kantar, gan Mercer, gan Gallup, gan visādi dati rāda to ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā. Šeit pat 43% ir nosauks, ka cilvēki ir nepārtrauktā stresā. Varbūt mēs varam parunāt nedaudz vairāk par šo, jo tas tomēr arī saskarās ar šo laimīgu darbinieku un to, ka, teiksim tā, katrs 5. no šeit zālē sēdošajiem ir izjūtu stresu vai izdegšanas pazīmes, vai pat prāto, ka viņš varētu doties prom no darba. Un tomēr izskatās, ka uzņēmumi nepietiekoši domā par šo te labbūtības, šo te emocionālo un mentālo veselību, un šeit pat ir dati, kur tikai 39% ir kaut ko darījuši, lai uzlabotu, tas ir diezgan daudz izklausās, vai ne, bet tomēr diezgan maz, lai mēs teiktu, ka, teiksim, ir tādas efektīvas šīs te kampaņas bijušas, un varbūt varam parunāt vispirms par to, kā jums šķiet, kas tad ir tie galvenie stresa iemesli, jo mēs ar Pārslu esam daudz runājuši par vadītāju prasmēm un lomu šajā te. Kā jums šķiet, esot organizācijās, vai jūs to izjūtat, redzat, kā jūs to izjūtat, jo nevar būt tā, ka šajā zāles pusē sēž cilvēki, kuri atbild un saka, mēs esam visu laiku stresā, bet mēs ejam uz darbu un darba vieta to neredz vai nejūt. Tāpat kā vakar es dzirdēju diskusiju par vecuma diskrimināciju, ko vadīja Agnes Cimdiņa, un tur tie skaitļi bija vienkārši šokējoši, bet darba devēji saka, ka tā nav. Tāpēc,
Kāds ir jūsu redzējums un kā jūs uz to raugāties? Jo mēs vēl vairāk parunāsim par to, kas tad ir tās atbildības mums katram, ja? Vai uzņēmuma atbildība ir šo visu risināt, vai tomēr arī mums individuāli. Pārsla, varbūt es varu lūgt tev. Bet kurš bija jautājums? Par mentālo veselību un par stresu, tad par to, ka ir pietiekoši liels skaits cilvēku, kuri ir izdeguši un jūtas stresā, tad šie 43%. Manuprāt, tas ir diezgan liels skaitlis, jā. Kāpēc tāda situācija? Mēs esam mūsu arī salīdzinoši vidējais vecums printfulā ir jauns, īpaši Eiropā, un mēs esam mēģinājuši meklēt atbildes uz šo jautājumu. Viena tāda liela un būtiska tēma, ka mēs esam pieskārušies, ir cik cilvēki ir apmierināti ar sevi, un cik no mums savā vēlmē pēc perfekcionisma tā vietā, lai sevi uzslavētu par labi padarītu darbu, saka, es varēju vēl vairāk. Būt bijis man vēl diena, vai būt man vēl stunda, es vēl varētu šito izdarīt un šito izdarīt. Un tā ir tāda skolā iesista lieta, ka mums visu laiku šķiet, ka 7 vai 8 nav labi diezgan. Var taču dabūt 9 un 10. Un tas šausmīgi dedzina. Un tā ir viena tāda tēma, pie kā mēs esam sākuši strādāt arī ar saviem salīdzinoši jaunajiem vadītājiem, kā pieņemt to, kad var nebūt perfekti. Ka labi ir labi diezgan, un ka bieži vien tā izdegšana rodas tieši mēģinot noiet vēl tos papildus 10 vai 20 soļus, kas pēc būtības vairs nevienam nav vajadzīgi, izņemot pašu cilvēku. Ja, un tur ir tāpat būtiska loma vadītājiem atpazīt šo te uzvedību vai atpazīt šo te īpašību darbiniekā, viņam pateikt, hei, būs labi. Man vairāk neko nevajag, tu esi izdarījis ļoti, ļoti labu darbu. Bet no otras puses tas ir arī darbs ar pašiem darbiniekiem, mācīties viņiem atpazīt sevī šo te vēlmi, izdarīt lietas perfekti un zināmā mērā samazināt standartus attiecībā pret sevi. Tā kā tā, es nezinu, es redzēju vairākus cilvēkus arī mājama galvām, cik mums te ir perfekcionistu? Drīzāk, kuri nav. un tā, man liekas, ir tāda ļoti būtiska atbilde šai te labbūtības tēmai tādā ļoti lielā pamatā. Nē, skaidrs, ka ir tā, Edgar, tev došu vārdu, bet skaidrs, ka tā ir tāda arī ļoti mūsu pašu individuāla atbildība, kā mēs paši rūpējamies par sevi un kā mēs domājam, cik mēs labi esam vai paveikuši darbu vai nepaveikuši. Skaidrs, protams, ka tur tā loma arī dalās, jo ja darba devējs nav skaidri pateicis, kas man ir jāizdara, kad man ir jāizdara, kāpēc man ir jāizdara un kam man par to ir jāpaziņo, tad visticamāk vienīgais, kurš gribēs dzirdēt šo atbildi, esam mēs paši, un ja mēs esam kritiķi paši sev, tad tas varētu būt diezgan sāpīgi, un tā izdegšana ir daudz lielāka iespējamība. Edgar. Man ir divas vienkārši tēzes, kas tagad traucē jeb rada šo te stresu jautājumu. Viena ir digitāla atkarība. Mēs neatslēdzamies. Mēs visu laiku esam online. Pat ja darba rīki ir izslēgti, mums ir visi citi notifikācijas, paziņojumi, kas vienmēr mūs uztur tādā modrumā. Un otrais, manuprāt, ir šī tā hiperproduktivitātes kultūra. Visu daram uz pilnu, tas ir arī par to perfekcionismu. Mēs nevaram atrast, kas ir labi pietiekami. Un pat, ja mēs ejam atvaļinājumā, mēs nevaram vienkārši būt. Mums tas viss ir jāsaplāno, jo pēc tam es būšu nelaimīgs, ka atvaļinājums ir pavadīts neforši. Ja? Vai ne tā, kā es redzēju, kā tie standarti man uzliek kaut kādā sociālajā mēdījā. Līdz ar to mums tā atkarība un plus vēl tā hiperproduktivitāte. Es arī par sevi šajā jautājumā ļoti daudz runāju, jo te vienmēr ir tie paraugi, kā tu varēji vēl 20 reizes labāk. Tad tev ir tie foršie kolēģi, kas dalās ar savu informāciju, kā viņi dara 20 reizes labāk, un tu jūties slikti. Un plus vēl tu visu laiku tajā digitālajā vidē mēģini atrast vēl apliecinājumus, kur vēl varēju labāk. Tā kā perfekcionisms, digitāla atkarība un
produktivitāti. Un, zini, tāds pat sīkums šorīt, es ar vienu savu kolēģi par to runāju, pat darba programmās, kas ir video tās saziņas programmas, pat tur var uzlikt sev filtrus, lai tu citiem cilvēkiem, kas uz tevi skatās kamerā, lai tu viņiem liecies smukāks. Nu jā, tu neesi Izgulējies. mēģinājis. Es sev kaķi uzliku uz galvas. Tas nebija īpaši smuki, bet... Nu, jā, tad kaut kādā ziņā mēs varam maskēties. Mārtiņ, varbūt tev ir viedoklis par šo izdegšanas fenomenu, es teiktu, krīzi, vai tajā, kamā mēs šobrīd dzīvojam, un un kāda ir atbildība organizācijai šajā momentā? Man liekas, ka jā, ir tā, kā Edgars saka, ka mēs paši sev uzliekam tās augstās prasības, tos augstos standartus, un tad jūtamies kaut kādā ziņā nepilnvērtīgi, nespējot viņus nemitīgi sasniegt un varbūt pat pārsniegt. Bet es domāju, jā, tur atkal ir tā ikdienas tādā darba dzīvē, tur tā izšķirošā un tā svarīgā loma ir tam tiešiem vadītājiem, kuram arī ir jābūt pietiekami vērīgam un empātiskam un spējīgam pamanīt šīs situācijas savos kolēģos, lai tad varētu runāt par to un mēģināt kaut kādā veidā risināt. Un uzņēmumam atkal, protams, arī ir jāspēj piedāvāt kaut kādi instrumenti, kā to risināt gan individuālos gadījumos, gan preventīvi strādājot ar visiem darbiniekiem, piedāvājot kaut kādus webinārus vai apmācības, kurš kaut kādas tādas lietas konsultācijas. Interesanti, ka pētījumi rāda, ka 39% no darbiniekiem aptaujātajiem arī Latvijā uzskata, ka par labbūtību būtu jārūpējās darba devējiem. Tātad tas nozīmē, ka pamatā tās rūpes tiek sagaidītas no organizācijas, no vadītāja, nāciet un parūpējieties par mani. Kā jums šķiet, ko tieši darba ņēmēji sagaida? Ko tieši, par ko mums jāparūpējās? Un jums pašiem interesanti paklausīties un padomāt, ko tieši tad jūs gribat, lai darba devējs dara? Bet tev tur nav tajā slaido sagatavots jautājums? Varbūt, ka tur mums var Nē, diemžēl man nav. Man ir jautājums par komunikāciju un tur ir vēl viens cits jautājums. Bet šis labs jautājums, starp citu. Varbūt vēl varam pagūt ielikt. Tu teici, ka mums daudz laika esot. Jā, varbūt tās mēs varam ielikt. Nē, laikam nevaram ielikt. Bet varbūt kāds grib individuāli pateikt, ko mēs sagaidām. Jā, es varu aiziet ar mikrofonu tuvāk. Kā jums šķiet? Reku, tur ir. Ir mums tur mikrofons? Tur aizmugurē ir. Jā, ieslēdz. Viktors uzņēmies te no Viszemes. Es domāju, ka tā viena no labbūtībās galvenām tēmām ir dažādu darba vietu pieeja. Viens ir, piemēram, valsts uzņēmumi, otrs ir uzņēmumi, kas darbojas mazie un individuālie uzņēmēji. Tur ir citas iespējas un cita domāšana un citi mērķi. Un darbiniekiem arī ir dažāda pieeja, vai viņš strādā valsts uzņēmumā, vai viņš, kur, kā jūs arī teicāt, maksā pa stundām, un ir uzņēmēji, kas strādā uz ražošanu un uz maksimālo atdevi. Un arī tā ir tā lieta, un arī atalgojums, arī finansējums. Jūsu visu nosauktie uzņēmumi ir mega un finansiāli spēcīgi, un maziem uzņēmumiem ir jādzīvo no vienas kabatas otrā, un tad arī tāda arī pieeja labbūtībai. Ja? Bet, ja tā globālāk, tad viens no galvenajiem, es uzskatu, ir birokrātiskais formālisms, kas vispār ir, kad ir viens ir runāšana, otrs ir mēs stāstam un gribam būt vārdiem labbūtiski, ja? Bet tas, ka tā labbūtība maksā lielu finansu ieguldījumus, tos tā kā neviens negrib dzirdēt. Un tad, kad uzņēmēji, piemēram, un arī dažādās vietās, viens ir labbūtība ražošanā, reālā tādā tehnoloģiskos uzņēmumos, un lietās, kur labbūtība maksā ļoti dārgi, un viens birojā nomainīt krēslus un pārkrāsot tur mēbeles un veļas mašīnu ielikt. Ja? Un te, kad, piemēram, iegulda 300-400 tūkstošu kaut kādas uzņēmums darbinieku labbūtības, piemēram, uzlabošanai, un tas netiek novērtēts, un ražošanā netiek finansiāli nenāk apakaļ, tā tālāk, tad arī uzņēmums vairs nesaprot, vai viņam vajag labbūtību, vai viņam vajag
lētāko pakalpojumu, ja? Un valsts jau arī to pašu dara. Piemēram, jūs paskaties publiskajā iepirkumā, kāda ir visur publiskajos, ir lētākā cena. Kur tur doma par labbūtību, par iespēju, par ilgbūtību, ja? Tas nekas nav, tāpēc es domāju, ka ir tai lietai jābūt, tad jāmaina domāšana un pieeja visiem pasākumiem. Tad arī viņa sāks augt un veidoties. Tad tas, ko jūs būtībā sakat, ka tai atbildībai ir jābūt dalītāji, ka viņi nevar visu būt uz darba devēja pleciem, bet viņai būtu jālīdzsvarojās starp valsti, uzņēmēju un pašu darbinieku. Tas, ko es dzirdēju vēl, bija arī tas, ka labbūtība ir dārga. Varbūt mēs mazliet varam par šo parunāt vispār par šiem labbūtības, par šīm ieviestiem aktivitātēm. Tas, ko jūs darat, skaidrs, ja es dzirdēju, jūs esat lieli uzņēmumi, lielas organizācijas ar lieliem budžetiem un plāniem un daudz darbiniekiem, bet tomēr, ja mēs padomājam, vai visas labbūtības aktivitātes ir dārgas? Nav visas aktivitātes dārgas, bet es piekrītu to, ka ja mēs ejam pēc saucamajiem trendiem, tad tur var iet ļoti daudz finansējums, var tik iztērēts nejēdzīgām lietām. Bet ja mēs ejam tā kā soli atpakaļ par to labbūtību, man atkal atgriežos pie attiecību jautājumu, tas ir, kā mēs ikdienā sadarbojamies, un vai mēs viens otram palīdzam šo darbu darīt, vai mums ir tas termins psiholoģiskais drošība, psiholoģiskā drošība, vai ir šīs attiecības, kas nodrošina to psiholoģisko drošību, ka es tieku pieņemts un ka es varu šeit veiksmīgi realizēties un tā tālāk. Otra lieta, kas ir arī likumdošanā, ir attiecībā uz tādu vienkārši triviālu lietu, kā tie paši atvaļinājumi, brīvdienas un tā tālāk. Tā ir arī viena no labbūtības elementiem. Nodrošināt to, aicināt, un šeit ir arī darbinieka atbildība ņemt, tā kā iziet laukā no šīs te virpas, varētu tā teikt, un nedaudz atgūties. Un tad jau mēs varam iet tālāk par visiem šiem te pārējiem elementiem, kas ir labumi, tur kaut te paši ūdens, teju un kafiju un tā tālāk. Un pats pēdējais, ko es gribēju minēt, kad iedot to iespēju pašiem darbiniekiem veidot to vidi, kas viņiem nodrošina šo te labbūtību. Kā piemērs var teikt, kādu laiku atpakaļ mēs investējam ļoti daudz līdzekļus ofisa atjaunošanā, vienu brīdi pietrūka. Pietrūka finansējums, grība vai situācija tam līdzīgi, un bija daļa uzņēmuma darbinieki, kas kā nebija apmierināti, jo viņu to stūrīti tas neskāra. Bet ko viņi izdarīja? Sametās, ar nedaudz arī uzņēmumu palīdzību aizbrauc uz IKEA, un uztaisīja savu labbūtības stūrīti, ja? Un tas nebija nekāds dārgs pasākums. Ja? Tā kā es pilnīgi piekrītu, uzņēmumi ļoti dažādi, finansiālās spējas dažādas, bet ja mēs dodam iespēju pašiem darbiniekiem to vidi veidot, tiešām uzlikt viņiem to atbildību par to vidi, nodrošināt atbalstu, tad tur veidosies kaut kas arī lielisks. Es šeit varu tikai 100% piekrist, cik man ir sanācis runāt ar mazajiem, vidējiem uzņēmumu vadītājiem. Viņi saka, es neko nedaru, darbinieki dara paši. Viņi paši izdomā, viņi paši norganizē, un tad, ja ir vajadzīgs kaut kāds finansējums, tad tas tiek apspriests sapulcē, bet es domāju, ka tieši te stāsts varbūt, ka mēs varbūt pārāk bieži nepajautājam saviem darbiniekiem, ko mēs vēlamies, ko viņi vēlas un kā viņi vēlas, un tad jau atbildi atnāk, jā. Jā, man liekas, ka arī atsaucoties uz Viktora komentāru, man liekas, ka mēs runājam par labjūtību tādos vairākos līmeņos. Būt drošā darba vidē, kur man nekas nevar uzkrist virsū vai kur man nekas neapdraud, ir tas pamata līmenis. Ja? Un liela daļa no tiem, kas strādā mūsdienīgos birojos, par to jau sen ir aizmirsuši, bet es domāju, ka ir vēl pietiekami daudz darbinieki, kam nav piepildīts pat šis zemākais drošības līmenis, un es pieļauju, ka tas arī ir tas dārgākais. Tie, kas jau ir labumi, tie vairāk ir tādi, pamīļojiet mani vai pabužiniet mani labumi, ja, kas viņi var būt un viņi var nebūt. Un pēc būtības jau tas, kāpēc mēs katrs savā darbā jūtamies labi, es droši vien šobrīd runāju par sevi, bet es pieļauju, jūs liela daļa arī piekritīsiet, ja man ir skaidrs saprotams, ko no manīm sagaida, un tas neko nemaksā, kādam vienkārši man ir jāpasaka, ko no manīm sagaida. Ja man kāds pēc tam, ka es esmu
izdarījis labu darbu, pasaka paldies, tu esi izdarījis labu darbu, arī tas pilnīgi neko nemaksā. Un ja vēl tas viss tiek izveidots kā sistēma, tātad es varu uz priekšu paredzēt, ko izdarot, es varēšu saņemt šo te pozitīvo uzmundrinājumu, arī tas neko nemaksā. Un mēs galu galā atgriežamies pie vadītājiem, pie vadītāju spējas būt par vadītājiem, nevis tikai ļoti labiem ekspertiem. Un galu galā mums ir kā sabiedrībai beidzot jāatzīst, ka būt par vadītāju ir darbs. Tas nav papildus pienākums, par ko parasti parūpējas personāla daļa, bet tas ir katra vadītāja darbs. Vadīt savu komandu un uzturēt savā komandā tādu vidi, lai cilvēki grib strādāt un grib izdarīt pat varbūt nedaudz vairāk nekā no viņiem sagaida. Pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka vadītāju prasmes, mēs arī par to esam daudz runājuši, jo vadītāju prasmju neesamība un šī sajūta, ka tiešām personāla vadītājs ir atbildīgs par darbiniekiem. To, diemžēl, mēs esam visi piedzīvojuši un droši vien arī redzam, ka personāla vadītājs tas, kas rūpējās tad, kad ir kaut kādas problēmas ar darbiniekiem, bet arī es ikdienā tiekoties ar vadītājiem redzu, ka viņiem nav šīs izpratnes, un tas ir tāpēc, ka nav bijušas nec tādas mācības, nec tādas prasības, ka tev tagad kā vadītājiem, varbūt pat nav izskaidrots, ka tev kā vadītājam ir jāuzņemās atbildība un jāiepazīst savi darbinieki un jārunā ar viņiem. Un es domāju, ka tas veido vienkārši daudz lielākas problēmas organizācijā, kur mēs beigās nonākam pie komunikācijas. Un mazliet vairāk parunāsim par komunikāciju. Un runājot par labbūtības aktivitātēm un par to, kas tiek darīts vai netiek darīts, diemžēl diezgan bieži nāks dzirdēt to, ka veidojot modernu darba vidi, personāla vadītāji izdomā tiešām dažādas dārgas aktivitātes, dažādas interesantas, trendīgas lietas, pat īsti nepajautājot darbiniekiem. Un patiesībā arī pētījumi parāda to, ka cilvēki vienkārši neņem par pilnu tās labbūtības aktivitātes. Viņiem ir joga, meditācija, tur soļu skaitīšanas aplikācijas. Un es zinu daudz, kas iet un staigā tos soļus, bet kopumā ir daudz un dažādas aktivitātes izveidotas, bet nav īsti tādas pareizas komunikācijas. Mārtiņ, padalies ar savu pieredzi, kas varbūt ir tie lielākie šķēršļi vai par ko ir jādomā, ja mēs, tas ir lielā uzņēmumā noteikti, ja mēs veidojam šādas aktivitātes, tad kā būtu pareizi jākomunicē par to un kas būtu jāizdara pareizi un kā nenošaut greizi, lai cilvēki tiešām iesaistās un dara to, kas tiek organizēts un kam tiek tērēta tā nauda. Tur droši vien kā arī ir jāpatur prātā, jāspēj tā teikt, uzstādīt pareizo tādu ambīciju līmeni. Droši vien, ka būs ļoti maz tādas aktivitātes, kur visi darbinieki iesaistīsies 100% un būs laimīgi un priecīgi par to. Jebkura aktivitāte, viņa būs aktuāla, zināmai daļai darbinieku. Tie šķēršļi noteikti ir tas, ka cilvēkiem ir savs dienas darbs un viņi ir aizņemti ar to. Līdz ar to ne visi varēs. Un citām komandām, piemēram, ir dažādas arī tās darba intensitātes un dažādi tā diena izskatās atšķirīgi. Ir kolēģi, kuri, piemēram, ir aizņemti laikā no 11 līdz 1 vai no 3 līdz 5, jo viņiem ir kaut kāds intensīvāks process, kura laikā viņi nevar pieslēgties citai sanāksmei vai aiziet uz kādu citu vietu, lai varētu iesaistīties tādā vai citā pasākumā. Līdz ar to viens ir jāsaprot, ka jebkas, ko mēs organizējam un piedāvājam darbiniekiem, tas visdrīzāk nebūs pilnīgi priekš visiem. Jāpaturprātā cilvēku noslodz, tātad jācenšās ir izvēlēties tādi laiki un dienas, kas būs pieņemamāki vairāk cilvēkiem, nevis mazāk kaut kāds, piekdienu vakarus vai pirmdienu rītus, tie droši vien, ka nav tie labākie. Tas, ko droši vien, es gribētu dzirdēt, ka mēs droši vien iesaistam arī darbiniekus un pajautājam vispār, kaut kāda fokusa grupa droši vien pirms tam ir, kuri parunā par to, kas tad ir tā realitāte, kas mums ir vajadzīgs, vai ne tā? Jā. Un droši vien, ka vēl trešais ir uzrunājot tos darbiniekus arī, nevajadzētu noteikti sagaidīt, ka mēs tagad nosūtījām visiem e-pastu, komunikācija ir beigusies. Mēs esam visu izdarījuši, visu ir dzirdējuši.
Jā, viens komunikācijas vadītājs, tad ir uzrakstījis tādu ļoti garu ēpastu. Es esmu daudz tādus ēpastus redzējis, droši vien jūs arī esat redzējuši. Atsūtīja kaut kad pirms mēneša, un tad tur bija nosauktas visas tās aktivitātes. Un tur bija links arī. tur varēja uzklikšķināt. Taču viss ir izdarīts. Kāpēc nav pilna zāle? Tad kāpēc nestrādā? Jo tomēr, printfulā, jūs arī sūtat ēpastus, vai kā tas notiek printfulā? Ko tik mēs nesūtam. Bet īstenībā Lapiņas. Situācija, manuprāt, sarežģītāk mūsu gadījumā padara arī tas, ka mums darbinieki strādā Latvijā, Spānijā, Anglijā, ASV, Meksikā, un tā lielākā laika atšķirīga mums ir 10 stundas. Tātad, ja mēs gribētu atrast tādu brīdi diennaktī, kad Latvijā darba diena vēl nav beigusies un Meksikā jau ir sākusies, tāda brīža nav. Tā ļoti vienkārši, jo 10 stundu starpā nozīmē, ka tad, kad mums ir 6 vakarā, tad Meksikā ir 8 no rīta. Tieši tā. Tas, ko mēs darām, mēs maksimāli mēģinām pielāgot komunikāciju tām darbinieku grupām un izmantot tos kanālus, kas viņiem ir saprotami. Piemēram, tādas video, tad mēs viņus saucam par all-handiem, tad visu uzņēmumu informācijas brīži, stundas, kad mēs ļaujam pieslēgties pilnīgi visiem, kas var. Mēs ļoti skaidri zinām, ka nepieslēgsies tie darbinieki, kas tajā brīdī strādā klientu apkalpošanas centrā, jo viņi vienkārši fiziski nevar darba laikā darīt neko citu. Un visdrīzāk, ka nebūs pieslēgušies arī tie darbinieki, kas tajā brīdī stāv ražošanā pie ražošanas līnijas un kaut ko ražo. Tātad viena lieta, ko mēs darām, mēs visus šos sarunas ierakstam, lai, ja nu kāds gribēs savā brīvajā laikā to izdarīt, tad varēs. Ražošanā ļoti labi strādā vecās labās tāfeles, kur darbinieki dzerot kafiju vai ēdot pusdienas var iepazīties ar informāciju. Un vislabāk, protams, atkal strādā sapulces ar tiešiem vadītājiem. Ja, un to es redzu visu mājā galvām, arī vaicājot dažādām darbinieku grupām, kas ir tas uzticamākais informācijas avots un kas ir tas informācijas avots, no kā viņi vislabprātāk saņemt informāciju, atbilde lielākoties ir mans tiešais vadītājs. Ļoti reti, man liekas, pāris uzņēmumus redzējusi, kur atbildes darbinieku liecina par to, ka tiešais vadītājs ir ļoti neattīstīts kā instruments, nevis, ka vadītāji neattīstīti, un ka darbinieki daudz vairāk uzticētos valdei vai vadības komandai, jo tie acīm redzot, runā to, kas viņus interesē. Piedod, šajā sakarā, kamēr tu runā, mīļākie skatītāji, klausītāji, ir jautājums slaido. Vai jūsu uzņēmumā ir pietiekama komunikācija starp vadību un darbiniekiem? Un kā šī komunikācija ietekmē jūsu lojalitāti? Mēs varētu ātri savus iedot likmes, cik teiks, kad ir pietiekami. Laikam šis jautājums bija ar paredzamību sagatavot. Individuāliem komersantiem ir pietiekami. Kas strādā, es starp sevi, jā. Vai es pietiekoši komunicēju ar sevi par savām vajadzībām? Arī tur, ja būtu perfekcionists teiktu, nē, varētu vairāk. Jā, piedod, ka tev pārtrauc, bet var turpināt. Bet man liekas, ka tā kanāls tiešais vadītājs visur neatspēkojami ir tas stiprākais. Pasākumi, par ko Mārtiņš minēja, arī ir īstenībā baigi jādomā un jāskatās, vai viņi ir pielāgoti. Atkal strādājot dažādos tirgos, tie, kas strādā starptautiski, tie ir dzirdējuši. Pie mums viss ir savādāk. Mēs nevaram darīt tā, kā dara tie tur Igaunijā, Lietuvā vai Šarlotē vai Bostonā. Pie mums viss ir savādāk. Un tas, ko mēs darām, mēs ļaujam arī pašiem darbiniekiem vietēji šo te savu īpašību vai īpatnību vai vajadzību pēc neatkarības apmierināt, ļaujot viņiem pašiem pielāgot šos te pasākumus tam, kas viņiem ir visbūtiskākais. Un tas, kā mēs to nodrošinam, ir iedodot budžetu un sakot, rekur ir tēma, un jūs paši izdomājat, kas un ko jūs gribat darīt. Un viens jauns kanāls, un tu līdz aizvēršos, ko mēs esam sapratuši, kas ir tāds nākotnes kanāls, ir darbinieku resursu grupas, viņas angliski saucās Employee Resource Groups. Un tas, kā šis te instruments strādā, ir paši darbinieki, kam kaut kādas ir vienotas intereses, paši savā ātrumā, biežumā tiekās un runā par tām lietām, kas viņiem ir būtiskas. Pēdējais apliecinājums tam, ka šis te strādā, ir šī gada Prides, kur Printfuls vienmēr piedalās un ļoti aktīvi piedalās. Mēs tiešām iestājamies par dažādību. Viss, ko Printfuls darīja šogad, bija pašu darbinieks organizēts.
Ja, tā kā tas ir tajā ļoti liels spēks, kad darbinieki spēj ieraudzīt sevi ne tikai kā patērētājus, arī komunikācijas patērētājus, bet kā komunikācijas dalībniekus. Un tad ar šīm darbinieku grupām strādājot, mēs arī redzam, ka tie rezultāti noteikti ir izcili. Es varbūt varu papildināt, jā, tas ir stāsts par to lai kolēģu vidū veidojās tādas kopienas sajūta. Ja? Mums, teiksim, mūsu gadījumā tas jau sen darbojas, mums ir vesela tāda brīvprātīgo darbinieku grupa, mēs viņus saucam Drive for You, tāda organizācija, kur viņiem ir zināms budžets, un viņi brīvprātīgi paši sanāk kopā un domā, kādus pasākumus mēs uztaisīsim priekš visiem darbiniekiem. Un tie gan tie spēļu vakari, gan tas pats dalība Praidā, kas bija arī mūsu gadījumā, ļoti daudz dažāda veida aktivitātes, ko paši darbinieki izdara. Es gribēju tikai pieminēt par komunikāciju, ka atgriežoties uz sākuma sarunām par to elastību, mums jāsaprot, ka darbinieki tagad patērē saturu on demand, ja pēc pieprasījuma. Visu mēs taču vairs nesēžam pie televizoru, negaidām, kad panorāma sāksies. Mēs noskatāmies tad, kad mēs varam. Un līdz ar to tad arī šis pats princips mums jāsaprot ir uzņēmumā, ka bez sapulcēm, kas visdrīzāk ir tāda kultūras sastāvdaļa, līdzīgi kā uz baznīcu ejam, ja, tad mēs ejam uz to sapulci, ja, kaut ko tur pastāstīs. Bet vispārējo saturu on demand. Jā, mums ir palikusi pēdējā pusstunda, lai vēl diskutētu par to, vai moderna darba vide nozīmē lojālu darbinieku. Un mīļie klausītāji, skatītāji, tie, kas esat šeit, Jā, mums ir palicis viens jautājums, bet es gribu dzirdēt arī jautājumus no jums. Varbūt jums šeit sēžot ir kāds jautājums, ko uzdot Edgaram, Mārtiņam vai Pārslai. Ja jums ir jautājumi, tad tur ir aizmugurē mikrofons, droši ceļat roku un uzdodiet, un arī šis jautājums būs podkāstā iekļauts. Tā kā tieks pievienojās nesen, tad arī šī saruna tiek ierakstīta kā podkāsts. Tā kā droši ceļiet rokas, mums ir mazliet vēl laiks padiskutēt un atbildēt arī uz jūsu jautājumiem, bet domājot par to, jā. Mums ir jautājums aizmugurē. Jā, lūdzu. Jā. Labdien, Jānis Uzovskis, Printful. Kā jūs nodrošināt, zinot, ka vadītāju ir daudz un ne visi apmācības veiks, kā jūs nodrošināt, ka vadītāji rāda labo priekšzīmi? Tas ir jautājums, bet komentārs. Vai vadība varētu rādīt labo priekšzīmu, lai vispārējie vadītāji tam sekot, jo tas tāds, tas man liekas darbotos un tas reizēm pietrūkst. Paldies. Absolūti piekrītu tev, Jāni. Viss sāks ar vadītāju. Tie, kas ar mani ir strādājuši jau ilgāk, zina to veco joku, ko es taisu ar paceliet roku. Vadītāji var runāt, ko viņi grib, bet ja viņi paši nerāda piemēru, tad nekas nestrādās, šo te izmaiņu nebūs. Un es ceru, ka jaunā vadības komanda rāda piemēru, kamēr tas noies pa visu organizāciju un uz visu pasauli droši vien paies vēl vismaz kāds pusgads, bet es ļoti cerīgi uz to raugos. Mums tā kā Olhens sanāk, vai ne? Edgar, tev varbūt bija komentārs? Nē, es tikai pieminot to, ka viens no izaicinājumiem ir vadības kompetences palielināšana viennozīmīgi, bet es arī atgādināšu, ka vadītāji tie paši izaugušie darbinieki. Līdz ar to tas stāsts vadības attīstībā nesākās ar vadītāju lomu, bet sākās pirms, līdz ar to ļoti daudz atbildības jāuzņemās pašiem. Ja mums darbinieku kultūrā nav dažādas, spēja uzturēt savējo labūtību pašiem, uzņemties atbildību, tad sagaidīt, ka pēkšņi vadītājs to spējas izdarīt, ir nedaudz naivi. Tā kā mums ir jāinvestē, viņi aug, un otram kārtām ir jāsaprot, ka vadītāji nav super cilvēki. Mēs gribam, lai viņi būtu, un es ceru, ka lielākā daļa kļūst pa tādiem, bet viņiem arī ir savs tomēr attīstības cikls, varētu tā teikt, un visiem kopā jāpalīdz. Tas nav tāds jautājums tikai par to, ka nesēt salikšu rokas un gaidīšu, ka vadītājs man tagad izvadīs, nomotivēs, pacels no krēsla, aiznesīs uz visiem pasākumiem, atvērs ausis vaļā, ieliks visu informāciju, un tā tālāk, tā kā mums ir, tā ir mīļie darbība akal. Diezgan bieži nākas dzirdēt no vadītājiem, kad es nevaru izdomāt, kā man panākt, lai tas
tas cilvēks arī attīstās, lai viņš arī mācās un tā tālāk. Bet tas, ko es dzirdu, un es noteikti, tie, kas šeit klausās un arī tiešraidē klausās, tādas praktiskas lietas, ja mēs sakam, investējam vadītājos, ja nav mācību programma vai jebkāda veida kaut vadlīnijas vadītājiem organizācijā, tad tas slikti beigsies. Ja nav atbalsta grupa vadītājiem, kur viņi var nākt kopā, diskutēt un pastāstīt, ka, hei, es arī šito nesaprotu, vai es neesmu viens šajā, vai supervīzijas grupa, vai mentoringa iespējas, es domāju, ka ja tā nav, arī mazos uzņēmumos to var nodrošināt, ka mēs viens otru atbalstam, mēs tomēr kaut kādā veidā sarunājamies, tāpēc šīs vadītāja kompetences un to, ka var panākt, lai cilvēki dalās ar savu piemēru un rāda piemēru, mēs jau nerādam bieži vien, ja mums ir bail kļūdīties vai bail izgāsties vai negribam būt tie pirmie, celmlauži. Tā kā tās tādas pavisam praktiskas lietas. Paskatoties uz jautājumu, mazliet nebrīnoties uz atbildi, vai jūs uzņēmā pietiekama komunikācijas starp vadību un darbiniekiem, lielākā daļa atbildēja nē. Man iepriecina, ka tomēr daudz atbildēja arī, ka jā, tomēr 33%, es nezinu, cik tas ir no mūsu tā sadalījuma vai no tiem, kas tiešraidē skatās. Cik no tiem ir vadītāji. Kuri glābi savu muguru. Bet, jebkurā gadījumā, tad tas arī ir kaut kāds jautājums, ko padomāt, ja šeit sēž vadītāji, tad padomājiet, kas tad ir tā jūsu ikdienas komunikācija ar darbiniekiem un kas ir tas, ka bieži vien mēs dzirdam to, ka viņi vadībā izdomāja un mēs tur nevaram neko ietekmēt. Ja? Tomēr tad arī jābūt kaut kādām vadlīnijām, varbūt no organizācijas puses, kā tad vadītājiem runāt par šo, vai tad vispirms vadītājs savā starpā par to pārunā. Bet starp citu, mums ir jautājums klausītājiem, kur viņi var ierakstīt savas domas. Un tur būs noslēdzošais jautājums slaido. Kādi ir faktori jūsuprāt, kas visvairāk veicina jūsu lojalitāti darbā? Vai tie ir saistīti darba vidi, vadības pieeja vai karjeras izaugsmas iespējām? Tā kā tas būs brīvās formas mākonis, varēsim paskatīties, kas ir tas, ko jūs rakstat. Vislabāk, ka rakstat vienā vārdā, nerakstiet garā teikumā, bet, ja jūs nevarat savādāk izteikties, tad lūdzu. Kamēr jūs to rakstat, varbūt kāds vēl ir jautājums vai komentārs? Jā. Droši, kur ir 2 jautājumi. Pirmais, kur aizmugurē. Paldies. Jā, varbūt mazliet skeptisks jautājums, jo viss tā jūsu diskusija bija gana medaina un ļoti salda un cukrota. Par to, ka mēs ejam uz labklājību un labūtību un domājam tikai par darbiniekiem. Kā jūs varbūt nomierināt skeptiķus, kas teikt, ka šis ir apzināta manipulēšana darbiniekiem, sapludinot viņu privāto un darba dzīvi kopā? Tas minētais, ka mēs veidojam attiecības, domājam, lai nākais brokastis uz darbu, pusdienas darbā, vakariņas darbā, ka tas nav viss tāds merkantils aprēķins tikai. Paldies, ļoti foršs jautājums, man patīk. Es varbūt īsi atbildēšu. Ir tas jēdziens, ko jūs arī noteikti zinat, tas ir tā work-life balance, jeb darba privātās dzīves balans, un tā ir daļa no tās labūtības. Un tas jau ir droši vien arī gan darbinieka paša atbildība, kā Edgars teica, ņemt arī tās atvaļinājumus, atpūsties, gan arī, protams, vadītāja atbildība pieskatīt, lai viņa darbinieks nav tā kā Edgars stāstīja to scenāriju always on un nekad nespēja atslēgties no tām nemitīgajām notifikācijām un nepastiem un visas tās plūsmas, ka tas ir tāds vāveres ritenis, kurš nekad nebeigsies. Man atbilde ir iespējā izvēlēties. Tā kā, ja ir radīta iespēja izvēlēties, tad jau tā nebūs manipulācija. Tie, kas gribēs, nāks, tie, kas negribēs, nenāks. Galvenais, ko es arī piekrītu, ka nevajag to izmantot kā tagad visi brokastīs, visi nākam pusdienās. Praktiski tādu režīmu ieviešana, es domāju, ka atbaidīs vairāk nekā piesaistīs, bet tā elastība, kad var paši izvēlēties iespēju, kā vadīt to savu ikdienu, izmantot medu un cukuru vai tomēr aiziet atpakaļ uz pagrabu, katram ir savs. Jā. Un man liekas, pēc tev papildināšu, Edgar, katrai komandai būs sava vide, ko vadītājs veidos, un pat vienā un tā pašā uzņēmumā, izmantojot vienus un tos pašus rīkus, vienā komandā viņi strādās un vienā nestrādās. Ja, tāpēc man prieks, ka tu pateici, ka tāds pesimistisks manipulācijas, kas vienajam liksies kā manipulācija, citiem liksies, tas ir labākais, kas ar mani dzīvē ir noticis. Jo tā iepriekšējā pieredze ir bijusi ļoti slikta, un kādam varbūt, kam tā iepriekšējā
iepriekšējā pieredze ir bijusi, ka tur visur ir apliets medus un pats sēž ledus baļā un sūc pa salmeņu kokteili, tas, ka vienu no šiem elementiem atņems, liksies kā pasaules gals. Un atcerēsimies, bizness ir tomēr ģenerēt ienākumus. Līdz ar to tas ir jautājums par to, kā mēs to varam izdarīt. Un ja mēs to varam izdarīt ar cukurotu veidu, tad daram to. Ja ir citi veidi, kuri vēsturē strādājuši, bet tagad vairs nestrādā, varam arī darīt to. Bet katram jāatrod varbūt uzņēmumā tas pareizais veids. Un es piekrītu to, ka ir tie uzņēmumi, kuriem ir ļoti sarežģīti radīt to dažādību, jo, ja ir tīpaši tā ražošana, noteikti principi, noteikti standarti, vai jau kādi citi pakalpojumi, kur ļoti strikti ielikt rāmjos, kas ir kaut vai no juridiskās puses, varbūt tur tā elastība nemaz nav tik iespējama, bet tur būs arī cita veida darbinieks un cita veida instrumenti. Un varbūt par to, ko tu teici par to medu vai cukurēnumu, ja godīgi, tad man liekas, ja tu spēji nodrošināt, ka tavs darbinieks darbā labi jūtas, tad tava biznesa rezultāts ilgtermiņā būs ar pluszīmi. Ja? Un tas, ko es sev vienmēr tā mēģinu arī atrast, vai tas, ko mēs tagad darām, vai tas palīdzēs gan tam darbiniekam ilgtermiņā saglabāt to savu produktivitāti, bet arī uzlabos uzņēmumu rezultātu. Tā ir atbilde. Jā, es pavisam īsti varu piekomentēt par to, ka es neesmu mūsdienās redzējusi vēl nevienu vergturības gadījumu, droši vien, ka ir mums, bet es vairāk domāju par to, ka mēs ieejam darba attiecībās apzināti, mēs parakstam šo darba līgumu un zinot to, kādas būs šīs iespējamās darba attiecības, mēs tomēr piekrītam kaut kam apusē, un tas nav tikai vienpusējs lēmums, ka tu nāc pie manis strādāt un tagad tu darīsi tā, tad tā jau ir iespēja sūdzēties. Un, protams, ka varbūt dažādi manipulācijas varianti, un te atkal es runāju par līderību, ja, kā vadītājs šo ir sapratis vai nav sapratis, un tās ir arī kaut kāds vadlīnijas, kā mēs kopā, kā uzņēmums, kā mēs daram vai kā mēs nedaram, kas ir mūsu vērtības un principi. Tā kā, jā, es domāju, ka vairāk par to arī paši individuāli atbildīgi, kamā es eju iekšā. Jā. Mikrofons? Kā tad varbūt dīlot ar to, ka mēs izlutinām darbiniekus, jo tas ir tas, ko tu minēji pārsla, kad mēs viņiem dodam, jo tas mums nesīs kaut kāda veida pēc tam peļņu, bet kaut kur ir tas kaut kāda robeža, jo mēs nevaram bezgalīgi tā darīt, un viņi jau vairs nepamana 80% lietām, ko mēs viņam daram, un kā vispār spēt parādīt tās lietas, ko mēs viņam nodrošinām, bet viņi jau visu laiku prasīs vēl, un viņi nekad nebūs pēduši. Jā, es tev piekrītu. Es arī. Mēs varam par šito vēl pēc tam padiskutēt, vienkārši, lai ir vēl tie jautājumi. Mēs par to lasīsim grāmatās pēc kādiem 20 gadiem. Jā. Kā atrast to robežu? Es arī varu tikai pateikt, jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, Lāra, un tad mums vēl viens jautājums šeit priekšā. Jā. Labdien. Darbojas, jā? Labdien, kolēģi. Es gribēju īstenībā pajautāt, man liekas, bišķiņ līdzīgi jautājumu, kā cilvēks jau jautāja, bet jūs esat lieli uzņēmumi. Edgars tikko pieminēja, kad rezultāti ir galvenais. Mēs sagaidām no saviem darbiniekiem 120% delivery, un vienlaicīgi mēs, protams, nodrošinam viņiem lielu paku ar labbūtības aktivitātēm, kuras arī ir iespēja izmantot. Tad varbūt no katra jums vienu praktisku lietu, kā jūs nodrošināt to, ka cilvēkam, jūsu darbiniekam nav kontūzija galvā no tā, ka man ir jādeliverē 120 proči, bet man tomēr ir jāsaglabā tā sava ilgspējīgs veids, kā es pienesu rezultātu. Ko jūs darat tādu, lai viņiem paliek laiks tām labbūtības aktivitātēm tieši? Praktiski vienu kaut ko. Piemēram, nezinu, 6:00 piekdienā vairs neviens nesūta tur e-pastus. Kaut kas praktisks. Paldies. Ļoti labs jautājums, jo tieši tādēļ, kad ir elastība, tad tas sarežģīja šo te jautājumu. Laicīga plānošana. Tas ir man atbildi. Ja mēs zinām, mums ir cik vārdu skaidrību, lietas mainās ļoti ātri, bet cik ir skaidrība, kas ir mūsu galvenās prioritātes un ka mēs spējam nedaudz arī plānot tos projektus tā ietvaros, cik var. Es zinu, ka mēs esam pārāk optimistiski vienmēr, bet cik var, tas atvieglo iespēju ieplānot. Un līdz ar to arī kāda veida aktivitātes tā pati sapulce vai tam līdzīgi laicīgi ieplānot. Mana praktiskā nianse,
Manas komandas sapulces saplānotas 1,5 gadu uz priekšu. 1,5 gadu. Kādā biznesā tu strādā? Kaut kas ar naudu. Nu, varbūt tur var šī tik ilgas priekš saplānot Bet mums arī mainās. Bet nu, vismaz ir ielikt laiks. Tā kā modas skatas jau zina pavasars, rudens, vasara. Gribu paņemt Mārtiņu šito nākamais. Jo man nav atbildes, es tāpēc tā vēl padomāšu. Nu, viena lieta tikai jāpasaka bija. Jā, nu, droši vien 120% ekspektāciju no darbinieka neliekam kā standartu. Varbūt pietiek ar vienkārši Bet tas, es domāju, ir viena no lietām, uz ko var skatīties. Nu, otrs arī respektēt to darbinieku, uzticēt viņam uzdevumu un tad sagaidīt, ka pārliecināties, ka cilvēks ir sapratis šo uzdevumu un tad sagaidīt, ka viņš spēs atbildīgi viņu īstenot un respektēt viņa laiku un nemēģināt kaut kādā veidā mikromenedžēt ik pa īsam brīdim. Manā komandā mēs nevienu lietu nevaram izdarīt katrs individuāli. Visu rezultātu nodrošina 3, 4, 5, varbūt kādreiz pat 20 cilvēku komanda. Un tas, ko es personīgi daru, es lamāju tos darbiniekus, kas pieslēdzas atvaļinājumu laikā uzdevumiem, un vienreiz izlamā, un tad vairs nepieslēdzās. Tu to dari atvaļinājumā? Man nav vēl bijis šokt atvaļinājums, bet tie, kas ir atvaļinājumā un pieslēdzās, lielākais lauciens bija ar amerikāņiem, jo viņi ir pieraduši strādāt atvaļinājumā, un tad, kad es pirmo reizi Lincijai teicu, Lincija, tev ir atvaļinājums, lūdzu izslēdz slēku, tad bija viši tāda dīvaina seja. Jā. Stingrība. Patīk, kā jūs smējāties par tiem 120%. Nu, ja cilvēks smejas, tad tā ir patiesība. Mums bija vēl viens jautājums šeit, un vēl viens, jā, lūdzu. Labdien, Aija Panka. Es vēl pirms mēneša darbojos lielā starptautiskā uzņēmumā. Un jāatzīst, ka tur tāds labūtības jēdziens vēl pagaidām bija tāds moderns vārds bez īsta seguma. Un tāpēc man klausoties, piemēram, man ir skatoties atbildes uz jautājumu par to, kāpēc, man liekas, ka jūs minējāt, 39% no darbiniekiem vēl joprojām uzskata, ka labūtību jānodrošina darba devējam. Un mana personīgā versija, tas ir tāpēc, ka man liekas, ka darbinieki vēl joprojām nejūt, ka tā labūtība un visas tās darbības, ko darba devējs veids, ir no sirds un pa īsto. Un tāpēc mans jautājums, varbūt jūs izklausaties pēc uzņēmumiem, kur šī labūtība ir pa īstam, un tāpēc jautājums varbūt kaut kādi praktiski piemēri, kā ieviest, ko darīt, lai tiešām tas nebūtu tikai moderns vārds, ko uzņēmums skaļi postulē, bet tiešām viņi to dara un darbinieki notic un arī uzņemas atbildību par to, lai viņi tiešām nepārstrādājas, nav 120% un neatbild atvaļinājumos uz e-pastiem. Paldies! Paldies. Nu, mums te jau iezīmējās kaut kādas lietas par nelamāšanu, par nolamāšanu, bet jā, paldies par jautājumu. Nolamājam arī. Nē, viss nav tik skaisti. Viss ir attīstībā. Es domāju, ka katram uzņēmumam, tā skaitā arī Luminor, vēl jāatrod, ko labūtība nozīmē līdz galam. Un tās ir, sākums bija fokus grupas, godīgi sakot, un tur izkristalizējās arī vairāk faktori. Varbūt pa visiem negribās runāt arī atklāti, bet ar kuriem ir jāstrādā, jo tas ir jautājums par to ikdienas darba kultūru, par sadarbību, par komunikāciju, par šī te augstākās vadības paraugu un tā tālāk. Tā kā labbūtība nav tikai aktivitātes, tas ir īsumā kultūras maiņa. Un atgriežoties, jā, un tas ir jautājums arī par darbiniekiem, viņi paši spēja arī to sagramot, tā kā, ir ceļā, mēs esam ceļā. Man būs tāda naudiskāka atbilde. Manuprāt, Printfula pieeja labūtībai ir dziļā mērā saistīta ar galvenā akcionāra draugiem grupas attieksmi pret darbiniekiem un pret darba spēku. Pabraukājot pa Printfula birojiem un ražotnēm, visi vienmēr ir sajūsmā par to, cik tā vide ir zaļa. Visas telpas ir aprīkotas ar ļoti daudz augiem, un tā ir bijusi īpašnieka apzināta izvēle tajā investēt līdzekļus.
Un tā, manuprāt, ir tā pirmais suns, kam ir jāpārkāp pāri, un tad jau veidot var programmas un var domāt, ko un kā darīt, bet uzņēmuma vadībai vai tam cilvēkam, kas piešķir naudas līdzekļus, ir pašam jātic, ka tas būs viņa uzņēmumam sniegs rezultātu. Un arī liekas, ka tam jābūt autentiski. Nu, nedarīt to tikai tāpēc, ka visi pārējie dara un avīzēs to raksta un podkastos runā, ka jādara kaut kas ar labbūtību. Tam ir jābūt autentiski. Otrs ir jāiesaista paši darbinieki. Nu, no viņiem ir jāsaprot, kas ir tas, kas viņiem ir nepieciešams. Un nu, tas trešais droši vien darīt to, nedarīt, lai tā nav pa īstam, darīt to pa īstam. Nu, tas ir vienkārši un sarežģīti, tur jābūt 100% tādam komitmentam, no to organizatoru, no vadības puses, kuriem ir tiešām caur sevi jāizlaiž tā vēlme, lai viņa darbinieki, lai viņa komanda sajūt, ka šī vēlme patiešām ir īsta, ka mēs to darām tāpēc, lai jums būtu labāk, lai jūs spētu labāk tikt garā visiem ikdienas izaicinājumiem. Darīt pa īstam. Jā, ļoti vienkārši izklausās, bet es domāju, ka te arī tas tiešām nav viegli, bet tas būtu jādara soli pa solim un komandas rādot piemēru un droši vien arī tā individuālā pieeja, ka vadītāji tiešām izzina tās vajadzības. Un tad pa īstam rodas tad, kad ir šī uzticēšanās, ko jūs te minat, ka tā ir viena no galvenām tām lojalitātes lietām. Bet es pirms ļauju uzdot jautājumu, man pavisam nesen bija arī saruna ar kādu no uzņēmumiem. Un es parasti vairāk domāju par to, kā es negribu vai kā nevajadzētu vai ko nevajadzētu. Un te mazliet arī varbūt atbildi par šo te jautājumu, par šo te izmantošanu vai par par šo te sajūtu, ka varbūt mēs izspiežam cilvēkus kā citronus, tāpēc mēs viņam dodam augļus, launagā. Bet kas ir problēmas, kas rodas, ja nedomājam par šo te labbūtību organizācijā? Un viens no tiem apgalvojumiem, ko šī organizācija teica, nav iespējams izvairīties no darba, jo nav sākuma un beigu sajūtas. Restīvi, ja netiek domāts par labbūtību, tad cilvēkiem nav glābiņa. Bet, ja tiek domāts par labbūtību, tad tomēr ir kaut kādi noteikumi, kas tev ļauj atslēgties, kas tev ļauj pateikt, kā tu jūties, ka ir kaut kāda vide, kurā tu drīksti izteikties, ka tiek nodrošināti kaut kādi mehānismi un ir kaut kāda izpratne, kā reaģēt stresa apstākļos, ir arī šis te laiks atpūtai un ir skaidrs robežas. Ir noteikti skaidrs robežas. Un ja nav vispār šīs labbūtības, tad vienkārši tādu robežu nav. Un tad arī tad ir kaut kāda šī glābiņa sajūta, ko arī cilvēki tad atbild, hei, organizācija, dariet kaut ko, jo es netieku galā pats. Tad, protams, mēs varam teikt, hei, tiec galā pats, ja mēs tev maksājam algu, bet tajā pašā laikā mēs tā nedrīkstam darīt. Bet šajā gadījumā svarīgi ir šīs skaidrās robežas. Mums ir vēl viens jautājums, un tad mums ir pamazām jānopļojas. Man nebūs jautājums, man vairāk būs komentārs. Mēs visu laiku ļoti daudz, ne tikai šeit, bet apkārt. Kaut kur ir diskusijas par tēmu labbūtība, darbinieks, kā viņam nodrošināt, kā dod, bet, manuprāt, ļoti liela atbildība darbiniekam ir jautājumā izvēlēties pareizo profesiju un pareizo virzienu atbilstoši viņa dabiskajām kompetencēm. Un tas, ko viņam ir daba devusi, kur viņam ir jābūt. Un, piemēram, mēs novēram situācijas, kad cilvēks, kuram varbūt vajadzētu strādāt arhīvā ar dokumentiem, kur nav cilvēku, ka viņš strādā klienta apkalpošanā vai veikalā kasē, un mēs varam izklāties labbūtībā jebkā, bet tur nebūs, jo viņš saknē nav savā vietā. Un tas pats attiecās uz vadītājiem. Mega daudz vadītāji ir ļoti labi speciālisti, un viņa līmenis ir šis speciālistu līmenis, bet viņš nokļūst vadības līmenī, jo viņš pats grib, un viņš ir labs speciālists, un viņu uzceļ. Un tad mēs arī, un tad ir tās sekas 67 negatīvi procenti jebkādos rādījumos, jo viņš nav savā vietā. Un mēs viņam varam ieguldīties viņā kā darba devējs, un viņš pats var ieguldīties, apmeklēt dažādas mācības kursus un jebko, bet nebūs ilgtermiņā, jo viņš nav vietā. Paldies! Jā, paldies, komentārs vietā. Es domāju, ka arī par to ir
vērts padomāt, un es nemazums, protams, satieku cilvēkus, kur vienkārši nav īsti savā vietā, un viņi nav sapratuši, un paši arī baidās atkāpties, un tā ir ļoti liela problēma, un nonākt vadītāja amatā, un pēc tam un pateikt, ka es ar šito tomēr netieku galā. Un tā ir stāsts, vai ir šis te kaut kāds atbalsta mehānisms, kur tev ir vieta runāt par to. Kolēģi, ko jūs... No otras puses, organizācijas uz priekšu dzen tas saucamais Mērfija likums. Tikko kā mēs kļūstam kompetenti, tā mēs tiekam paaugstināti amatā un atkal esam kādu laiku nekompetenti, līdz mēs kļūstam kompetenti. Un tā tas iet pa spirāli uz augšu. Un, ja godīgi lielākā daļa tomēr no cilvēkiem, kas no ekspertiem ir gribējuši kļūt par vadītājiem un pareizo iemeslu dēļ, nevis tikai atalgojuma dēļ, visbiežāk arī viņiem izdodās ar laiku. Un mēs to arī savā organizācijā šomēnes īstenībā tieši sāksim daudz vairāk runāt, un kā nebaidīties pamēģināt. Ja, jo šī te pati perfekcionismu tēma, ko mēs sākotnēji runājām, nevienam nekas pirmajā reizē nesanāk. Nevienam, nekas. Un kā ļaut vai kā radīt to vidi, lai pietiek drosmi pamēģināt vēl 2. reizi, un 3. reizi, un 4. reizi. Bet runājot par cilvēkiem, kas ir reāli ne savā vietā, viņus arī ļoti viegli atpazīt organizācijā, jo viņiem viss riebjās. Bet viņi nekur neiet. Bet viņiem turpina viss riepties. Ja? Un tā ir lielāka diskusija, kas nav noteikti šodienas kontekstā, bet mēs tam pieskaramies. Vai ne? Tas ne tikai, vienkārši cilvēki, kas nav apmierināti ar dzīvi, un viņi gan ietekmē šo te labbūtību darbā pat daudz vairāk nekā visi augļi, pusdienas vai pulciņi. Viņi paši nedara ar sevi neko, jo viņi zina, viņi jūt, varbūt neapzinās, ka viņi nav īstajā vietā, un arī ar viņiem neviens neko nedara. Un es domāju, ka tā arī ir viena no problēmām, vai mēs arī no personāla vadības puses vai no vadītāja puses spējam apzināties un atzīt, ka šis cilvēks īsti nav kompetents, vai mēs viņam vairs nevaram neko, mēs nevaram neko ar viņu darīt. Ja? Viņš vienkārši jāizgājina vai kā, es nezinu, kurā gadījumā kaut kas jādara šo. Ja, man tikai viens arī komentārs, ka tas nav iemesls nedarīt. Mums tāpat jādara, mums tāpat jāeksperimentē, nebūs perfekta situācijas. Tā kā arī pašam jālec tajā augstajā ūdenī un kaut kas jādara. Par tiem, kas visu zina, vai nekas nepatīk, es atceros, ka mums bija viens tāds jociņš par to, ka šie cilvēki ir gatavi uzņēmēji darbībai, jo viņi zina visu, kā jādara. Jā, tad jātais, mums ir Anitai pēdējais jautājums, mums pēdējās 7 minūtes un Anitai mikrofons. Kā viesrunātājs. Mums šeit sēž ļoti daudz potenciāli paneļa diskusijas dalībnieki. Anita Āboltiņa, Helmes Latvija personāla vadītāja. Un es varbūt noslēgumā atgriezīšos pie sākuma. Kā sauc vispār šis pasākums, vai moderna darba vidi nozīmē lojālu darbinieku. Un arī kā personāla vadītāja zinu, ka ļoti liels iemesls, kāpēc mēs vispār ieguldām darbiniekos, rūpējāmies par viņiem, ir ļoti skaidrs ekonomisks pamatojums. Tas ir labi zināms un sen pētījumos pierādīts, ka tas atmaksājas. Ja cilvēki jūtas labi, tad viņi ilgāk šeit paliek un arī labāk strādā. Un tad jautājums jums ir, tad viens no mērķiem ir noturēt darbiniekus. Visas šīs aktivitātes ir ļoti vērstas uz to, lai viņi ilgāk pie mums būtu. Kas jūsu uzņēmumos, kurš jūs pārstāvat, ir faktori, ko jūs esat pārliecinājušies, kas nodrošina to, ka cilvēki paliek pie jums? Jā. Paldies tev. Es arī atgriezīšos pie sākuma. Tās viennozīmīgi pirmais ir attiecības ar komandu un vadītāju, numur 1. Un otrs tas, ka tu vari dabūt to piepildījumu, par ko Pārsla arī sākumā, ka tev tas darbs vēl joprojām dod. Nevis tu tikai no sevis dod, bet tev ir apusēja šī mijiedarbība, ka tu vari kaut ko vai mācīties vai augt uz priekšu un tamlīdzīgi. Ja nav šīs lietas, tad labāk, lai mainās. Un mēs arī, jebkurš no mūsu uzņēmumiem iegūst, ja darbinieki staigā kaut kādā ziņā, ja, jo tādā ziņā mēs dabujam arī citas kompetences. Un labāk ir tomēr palaist dažkārt to darbinieku iegūt vai dabūt to nākamo pilnveidojumu citā uzņēmumā un pēc tam nesabojāt attiecības, pēc tam dabūt atpakaļ, būs daudz lielāks iegūms nekā noturēt visu laiku. Man būs 2 atbildes no sākuma profesionālā un pēc tam par to tēmu, par ko mēs runājam.
Veicot darbinieku iesaistes pētījumu, mēs to darām katru ceturksni. Mums ļoti skaidri ir iezīmējušies tie faktori, kas veicina darbinieku iesaisti. Viens no tiem ir spēja augt un attīstības iespējas, tās nodrošinot cilvēku jūtas iesaistītāki. Otrs ir uzticēšanās un komunikācija ar augstākā līmeņa vadību, tas ir faktors numur 2. Un trešais faktors ir saistīts ar to, vai es jūtu, ka mans darbs ir atbilstoši novērtēts. Tie ir tie 3 pamatfaktori, kas mums, caur kuriem mēs strādājot, varam panākt darbinieku ilgāku strādāšanu. Tāda atbilde vienkārši, kāpēc Latvijā Printfulā darbinieki paliek strādāt ilgāk, ir tas, ka visās mūsu lokācijās mēs apmaksājam darbiniekiem pusdienas, un ļoti labs pusdienas. Un tas gan palīdz nākt uz darbu, gan arī palīdz palikt strādāt. Mīlestības ar vēderi, ja? Nu tā ir. Paldies. Jā, nu noteikti viss tas, ko Pārsla nu pat minēja, bet papildus arī, jā, tas ir patiesi, nu tā ir uzņēmumu kultūra, atvērtība, iekļaujoša vide, kad faktiski jebkurš cilvēks, nu, nevērtējot tā, no kurienes viņš nāk vai kāds viņš ir, var atrast savu vietu un justies pieņemts uzņēmumā. Un vēl svarīgi noteikti ir tas, nu tās ir iespējas, kas cilvēkam ko cilvēks saņem, savai izaugsmai strādājot uzņēmumā. Nu, liela uzņēmuma priekšrocība ir tā, ka ir ļoti daudz dažādas funkcijas, komandas, jomas, kurās tu vari sevi izmēģināt. Un mums, piemēram, mēs pie tā īpaši piestrādājam, mums ir tāds pat iekšējās karjeras dienas, lai parādītu nu, tās dažādās iespējas uzņēmumu iekšienē, kas ir pieejamas. Cilvēks grib varbūt sava joma ir apnikusi, tu tur jūties kompetents un vai neredzi savas izaugsmes iespējas, bet vēl ir ļoti daudz citas jomas, kur tu vari izmēģināt kaut ko jaunu, nav obligāti jāiet prom. Paldies! Paldies jums, ka uzdevāt jautājumus, paldies, ka iesaistījāties. Apskatoties to, ko jūs minat, kas jūsuprāt ir šie faktori, kas visvairāk veicina jūsu lojalitāti, nu te tiešām daudz atbildes visbiežākā ir uzticēšanās, novērtējums, empātija, kolēģi un elastība. Un tas ir praktiski tas viss, ko mēs šodien arī pārunājām. Paldies, ka jūs dalījāties. Un šodien mēs diezgan daudz, mēs nedaudz iebraucām auzās, mēs bišķiņi parunājām par to, kas ir laimīgs cilvēks, mēģinājām definēt, bet nu, tā definīcija katram pašam priekš sevis. Pārunājām arī vairākus piemērus, pieredzes, kā organizācijas dara lietas, pieskārāmies vadības prasmēm, elastīgai pieejai, izvēles iespējām, lojalitātēm, modernai darba vidē kopumā, ko tā nozīmē. Un paldies, ka bijāt klāt tik ilgu laiku un piedalījāties, klausījāties. Paldies tie, kas klausās un skatās online. Jā, paldies ar vētrēniem aplausiem Edgaram Pīlipam no Luminor. Paldies Pārslē Baško no Printful. Paldies Mārtiņām Pankam no SED. Paldies jums. Un Ilzei. Paldies. Paldies, un noteikti, protams, jūs varat piecelties un doties, bet šodien šeit vēl būs interesants diskusijas, un pulksten 16:30 būs manis moderēta diskusija par mākslīgo intelektu. Vai tas tā ir iespēja, vai tas ir izaicinājums? Nu, es domāju, ka būs karsti. Tiekamies, paldies, tā.